Labdien! Esiet sveicināti Rīgas drošības fóruma 2023 raidierakstu sarunu sērijā, ko organizē Latvijas ārpolitikas institūts. Un šodien mēs runāsim par ES globālajām perspektīvām un partnerību ar dienvidu kaimiņiem. Paldies, ka esam šodien diskusijā. Esmu Gins Amoliņš no Latvijas Nacionālās raidorganizācijas un LTV, un šodien mēs diskutēsim, apspriedīsim strateģiskās pieejas, drošību un citus jautājumus tieši partnerībā ar dienvidu kaimiņiem, bet arī paskatīsimies globālāk uz problēmām. Un šodien man ir tas gods šajā sarunā sveikt divus izcilus viesus. Pirmais ir Alvaro Inbernon, kas ir strateģiskās un politikas plānošanas nodaļas direktors Spānijas ārlietu ministrijā, un Natālija Toči, kas ir ārpolitikas institūta Itālijas direktore, kas ir arī viena no lielākajām domnīcām pasaulē. Paldies liels! Un sāksim iespējams ar šo uzrunu rudenī Eiropas komisijā prezidenta Ursula von der Leyen par viņas savienības stāvokļa uzrunu un attiecībām Eiropas Savienībai ar Āfrikas valstīm, ar Āfriku. Un, protams, ka ir atzīmētas vairākas lietas, kas jau gadiem ilgi ir bijušas, uz kurām ir pievērsta vislielākā uzmanība ģeopolitiski, migrācija un šis te kā reģions ietekmē, un, protams, arī izeivielas, un kas ar Eiropas Savienības zaļo pieeju vai zaļo kursu, tad arī kļūs aizvien svarīgāks. Un ļaujiet man sākt ar nelielu fragmentu no von der Leyenas uzrunu, un bija arī Savienības stāvokļa runā bija par migrāciju un drošības politiku. Tur bija vesela sadaļa, un viņa runāja par tādu Eiropas komandas pieeju, vienotu pieeju, un viņa runāja par to, ka ir jābūt vienotībai jautājumā par Āfriku Eiropas Savienībā, tieši tāpat kā tas tika parādīts pret Ukrainu, izrādīts. Natālija, iespējams, tad pirmais jautājums ir jums attiecībā uz Eiropas Savienības redzējumu pret Āfriku. Iespējams, šo te ES pieeju karam Ukrainā pēc pilnamēroga iebrukuma, iespējams, varbūt 100% vienotība ir izrādīta, bet tomēr ir tāda vienotība, kādu mēs neesam redzējuši jau ilgu laiku Eiropas Savienībā. Un tad attiecībā uz Āfriku, vai mēs tādu pieeju varam saredzēt, un kādas būtu galvenās intereses? Paldies par šo jautājumu, un ļaujiet man varbūt sākt ar to, kā pieminēšu, un, protams, jūs arī atsaucāties uz Savienības stāvokļa runu vēl septembrī, un daudz, kas ir mainījies kopš tā laika. Mēs pie tā vēl pievērsīsimies, bet atgriežoties pie tā, kur mēs bijām tikai pirms dažiem mēnešiem, un es domāju, ka, protams, ka visā šajā kontekstā ir ļoti svarīgi pieminēt to, ka tas, kas notika 7. oktobrī un kas ir noticis pēc šiem notikumiem, ir dziļi ietekmējis Eiropas Savienības pieeju pret dienvidiem kopumā un Āfriku tostarp. Bet varbūt ļaujiet man vienkārši tad šo punktu tagad atstāt, pie tā es pievērsīšos vēlāk, bet kur tad mēs bijām tajā laikā? Ziniet, ir vairāki elementi tam, ko teica von der Leyen, un tie nebija jauni. Eiropas Savienība ir mēģinājusi tuvoties migrācijai.
it kā eksternalizējot vai tikai skatoties no ārējas perspektīvas uz šo problēmu. Un tas ir patiesībā tas, ko mēs esam mēģinājuši darīt jau kopš 90. gadiem. Un tas nedaudz atgādina Einsteina neprāta definīciju. Tas ir turpinot darīt vienu un to pašu. Mēs ceram, ka tas novedīs pie citiem rezultātiem. Bet patiešām tas man ir pilnīgi nesaprotams, kāpēc mēs tā domājam, ka mēs varēsim migrācijas problēmai pievērsties tā, it kā tas būtu priekšpusē mūsu attiecībām ar Āfriku, jeb pats galvenais. Visās attiecībās ir kaut kas, kad ir gan došana, gan ņemšanas daļa, un migrācija ir mūsu prioritāte. Tā nav Āfrikas prioritāte attiecībā uz mums, lai, ja mēs domājam, ka mēs varam atrisināt šo problēmu, izsniedzot nedaudz naudas tur vai tur, pa kreisi vai pa labi, tas patiesībā neko neatrisinās. Tieši kā es teicu, mēs turpinām darīt vienu un to pašu, un es domāju, ka ir vērts padomāt, kāpēc mēs turpinām darīt vienas un tās pašas lietas. Un iemesls tam varētu būt tāds, kā tad, kad Eiropas vadītāji, Eiropas padomē ir kopā sēž, tad viņi nerunā par to, kā rīkoties ar migrāciju iekšēji. Viegli ir vienoties, kā ar to tikt galā ārēji. Bet kur tad būtu tas atrisinājums, ir tas, ka patiesībā pie tā galda nav to cilvēku, ar ko mēs kopā varētu to kopā atrisināt. Tāpēc, jā, Eiropas līderi var vienoties par to, ka viņi to nerisinās paši. To risinās kāds ārēji. Bet tas ir par migrāciju. Bet es domāju, ka jūs vēl izteicat kādu ļoti svarīgu jautājumu, kas patiesībā ir arī jauns notikums, un tas ir saistīts ar to, ka Krievijas iebrukums Ukrainā ir mūs pamodinājis. Pamodinājis tādā realitātē, kas jau kādu laiku tā bija tapšanas stadijā, un tas ir precīzi tas, uz ko jūs devāt mājienu, kad sākotnēji tā pirmā un otrā gadu vēlāk rezolūcija, kas parādījās ANO ģenerāla asamblējā. Mēs visi bijām ļoti apmierināti. Jā, 141 valsts balso kopā, nosodot Krieviju. Mēs uz to paskatījāmies, tad varbūt vairāk detalizēti pēc kādu laiku un sapratām, ka 30 valstis atturējās, un būtībā tās ir visvairāk apdzīvotās valstis pasaulē, piemēram, Indija un Ķīna to vidu, bet arī tās valstis, kuras balsoja kopā ar mums, tad ļoti maz no tām bija gatavas maksāt to cenu par starptautisko tiesību ievērošanu. Viena lieta ir tātad vēlreiz balsot par rezolūciju, bet pavisam kas cits ir maksāt par to maksu, par to, ka mēs piedalāmies visi kopā sankcijās. Un tad, lūk, problēma lielākā nozīmē ar globālajiem dienvidiem, valstis, kuras aizvien vairāk ir dzirdamas un kurām ir aizvien lielāka nozīme pasaulē, dažas no tām atrodas Āfrikā, protams, ka daudz no tām, vai dažas no tām ir Āzijā, Latīņamerikā. Un tagad mums kaut kas ir jādara lietas labā. Es saprotu, ka tagad mums ir tā izpratne, un mēs saprotam, bet tagad, kad mums ir jāizstrādā politikas attiecībā uz reģionu, mēs atgriežamies pie vecajiem ieradumiem. Tieši tā, kā es teicu, mēs cenšamies darīt to, kas ir izmēģināts un pārbaudīts, un kopš 90. gadiem nav nemaz izdevies un nav strādājis. Globālie dienvidi. Jūs tā teicāt, cik es saprotu, tad varbūt ir jābūt pamošanai attiecībā uz šo globālo pieeju pret Ukrainu vai tātad rietumu valstīm, kurām ir vienota izpratne, būtu jārunā, vai arī mums būtu jāpārliecina šīs valstis vairāk atbalstīt Ukrainu. Varbūt Inbernon kungs, jūs arī strādājāt ar stratēģijas politikas izstrādi Spānijā, un tad kā jūs uzskatāt, kāda ir jābūt pieejai pret dažādām valstīm un reģioniem pasaulē? Un ja mēs runājam par globālajiem dienvidiem, tad ir bijušas prasības pret sadarbību, un tās ir arī veidojušās, piemēram, BRICS Plus, ir uzaicinātas vairākas valsts, tostarp no Āfrikas, arī Āfrikas Savienība ir kļuvusi par pastāvīgu G20 dalībnieku, tad
kāds ir jūsu viedoklis par ES pieeju globālo dienvidu jautājumā, vai kā tas ir? Vai tas ir pārliecinoši, kas ir jādara, un vai ir nepieciešama, vai ir iespējama visaptvaroša un pārliecinoša stratēģija? Man vajadzētu sākt ar pašu terminu, jo tas nav globāli, tas pat nav dienvidos, tas nav nekāds bloks, un to veido arī dažādi viedokļi un dažādi veidi, kādā veidā katrs no viņiem ir saistīts ar mums. Tāpēc varbūt tas nav īsti pareizs jēdziens, bet ir grūti definēt. Es gribu, lai vienkārši, vai arī es saprotu, ka visi cilvēki zina, ko tas nozīmē. Dažkārt es domāju, piemēram, daudzskaitlī vai plurālie dienvidi. Un arī te, ja mēs koncentrējamies uz globālajiem dienvidiem, īpaši mūsu centienos atbalstīt Ukrainu, Natālija pieminēja arī apvienoto nāciju organizācijas dažādās rezolūcijas ģenerāla asamblējā, kurās ES ļoti daudz iegulda mūsu globālās ietekmes mēģinājumā, skaidrojot to, ka Krievijas agresija nav attaisnojama un ka tas ir pretrunā ANO hartas principiem. Un vēlreiz tieši tāpat Spānija to atbalsta un ir svarīgi arī izskaidrot to, ka, un tieši tas pats attiecas arī uz Eiropas Savienības, piemēram, vainošanu par sankcijām, piemēram, vai arī dažādiem viedokļiem graudu, labības darījumos un stratēģijās, tad Ukrainā mēs aizvien vairāk iekļaujam tajā, ka Eiropas Savienība, Spānija, globālo dienvidu pieeja, īpaši ģeopolitiskajā pasaulē. Tāpēc, ka mēs redzēsim aizvien vairāk dažādu ANO statūtu pārkāpumus, un mēs redzēsim ļoti daudz informācijas, un būs tāda pragmatiska darījuma diplomātiju. Tas ir Āfrikas gadījumā vairāk un globālajos dienvidos. Vēl ir svarīgi tas, ka mēs sadarbojamies daudzos jautājumos, par kuriem mēs runājam, daudzpusējas institūcijas, virzībā uz globālām reformām. Nākamajā gadā būs arī ANO nākotnes samits, un mums ir arī finansējums. Tieši tāpat mēs risinām tādas kopīgas globālas problēmas kā klimata pasākumi, vēja enerģija, pārkārtošanās, migrācija, un mums tas ir jādara daudzveidīgi, jo tā ir tāda neviendabīga arī grupa, un mums ir tas jādara tādā veidā, lai mēs necenstos piespiest visus izvēlēties kādu noteikti pozīciju. Mēs negribam kādam pamācīt ideoloģiski. Šodien tas ir svarīgi to pieminēt, un īpaši tā ideja, ka mums šobrīd ir cīņa ar naratīviem, mums ir jāmaina tas uz cīņu ar piedāvājumiem. Tad šodien ir pilnīgi skaidrs, ka pasaulē mums ir daudzpusēja krīze, un ES gadījumā tad tā arī ir mūsu problēma, jo mēs paļaujamies uz pašu daudzpusību, dažādiem noteikumiem, globalizāciju, un tā pasaule kļūst aizvien slēgtāka un vairāk balstīta uz varu. Tāpēc mums ir jāmācās spēlēt šo spēli, mums jāmēģina piedāvāt saviem partneriem, dot viņiem domāt pašiem vai izvēlēties, ko viņi vēlas, un arī mēs varam domāt, ko piedāvāt. Tāpēc tas ir izaicinājums spēlēt šo spēli, tāds tas ir ES, jo mēs vēlamies saglabāt savas vērtības, savu ceļu, darīt lietas, un ir svarīgi, lai mēs sāktu, atkal teikšu, spēlēt šo spēli, un zināt, kā to darīt ar līdzīgi domājušiem partneriem. Āfrikas gadījumā ir daudz dažādu aspektu, kuros mēs varētu sadarboties. Un, protams, tas ir svarīgi tam, kāda nākotne mūs sagaida pasaulē. Labi, pragmatiski, ne lekciju veidā, bet ar piedāvājumiem, ne uzspiežot savu viedokli, ir viena no lietām, ko esmu sadzirdējis un ir svarīga mūsdienās, Natālija.
Protams, ka ir intereses, un jūs runājāt par šo migrācijas jautājumu eksternalizāciju, jeb skatīšanos uz tiem tikai no ārēja skatu punkta, un ES ir intereses, iespējams, arī runa ir par to, kā tikt galā ar migrāciju, tas ir arī drošības jautājums, un īpaši Sahels reģionā, bet jūs minējāt to, ka tas iet abos virzienos, ka visās attiecībās ir kaut kāda došanas daļa un saņemšanas daļa. Un kas ir tas, ko iespējams Āfrika vēlas, vai arī kā mums zināt, ko vēlas Āfrika, lai mums būtu šī divpusējā satiksme un viņi varētu arī savu gūt kādu labumu, jo tur tiešām ir desmitiem valstu. Paldies, un es atsaukšos uz punktiem arī, kā es gatavojos atsaukties uz, kurus pieminēt vēlējos. Es vēl mēģināšu to būtībā sakoncentrēt uz tādiem dažiem punktiem, vēlreiz atkārtojoties tikai. Ir tas, ka, jā, ir pareizi teikt, mums nav jāpiespiež neviens kaut ko izvēlēties. Manuprāt, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Un es tikai gribētu izcelt to, ka šeit veidojas paradoks, jo atceroties to, ka ja mēs atskatāmies uz 2000. Gadu sākumu, kad George Bush teica, vai nu esat ar mums vai pret mums, Eiropiešiem absolūti ir riebās būt tādā pozīcijā. Tagad patiesībā ir tā, ka mēs patiešām cīnāmies un ciešam pasaulē, kura nav nedz ar mums, nedz pret mums. Mēs zinām, kā rīkoties ar līdzīgi domājošajiem, mēs zinām, kā rīkoties ar kādiem pretiniekiem. Protams, ka mēs nekarojam, bet mums ir sankcijas. Tātad mums ir iedoti kaut kādi rīki attiecībā uz to, ja kāds ir ar mums vai pret mums. Bet mums nav. Tas ir tas, par ko mums ir tagad jāizstrādā. Un atkal ir pilnīgi taisnība. Mums nav nevienam jāuzspiež kaut kādas vērtības. Un pasakot to, tad arī vēlreiz. Tā īstā cīņa ir tajā, kā mēs, tā teikt, neizmetam bērnu kopā ar ūdeni. Jo tas, kas ir, jāsaka, protams, šis te mazulis bērns, tur ir tās vērtības. Ja mums tas ir, ja mēs atbrīvosimies no tā, vai ja mums tā vairs nebūs, tad mēs aizmirsīsim, kas mēs esam. Un savukārt tas ūdens, ko mēs varam pazaudēt, izmazgāt, būtu šī te uzspiešana un lekciju lasīšana citiem par politiskiem nosacījumiem. Un tad šie instrumenti ir ietekmes kanāli. Un jā, bija lieliski būt pasaulē, kurā nebija konkurences, un diemžēl tagad konkurence tomēr pastāv, un tāpēc ietekmes kanāli vienkārši nav pieejami. Tāpat kā iepriekš. Un es domāju, ka mūsu grūtība mums ir tāda, ka mēs vairs nezinām, ko darīt, un mēs arī nespējam izdomāt alternatīvu veidu, kā īstenot vai paturēt šīs savas vērtības. Tātad atkal jāsamazina mērogs. Jūs saprotat, kā tas būtu, piemēram, vai kādas vērtības mēs reāli vispār varam nodot vai veicināt, demokrātija vai labējais, kreisais. Es nezinu, centrs noteikti ir valstis, ko mēs tad pasakām valstīm, kurās reāli vēlas iestāties Eiropas Savienībā, bet katrā ziņā, ja tām ir zemāks līmenis tieši tajos principos, kurus mēs varam turpināt, censties veicināt, un kādi varētu būt alternatīvie ietekmes kanāli, kuri mums ir pieejami. Un tad trešais punkts ir patiešām tas, lūk, un kas tad būtu piedāvājums? Jo, ja mēs to tiešām darīsim, mums tas ir jādara vairāk nekā šobrīd daram, tiešām ar izdevīgiem vai ticamiem piedāvājumiem. Un tas, ko šīs valstis vēlas, es teiktu, ka tas ir diezgan skaidrs. Viņas vēlas naudu. Jā, tiešām. Viņas vēlas naudu. Viņas vēlētos, lai cilvēki varētu veidot ekonomisku partnerību, kas varētu viņiem savukārt dot iespēju attīstīties. Un ļoti skaidri patiesībā ir jāpasaka, ka mēs neesam to agrāk darījuši. Tas ir reāls risks, ka mēs arī neturpināsim to darīt. Ja mums ir sarunas, piemēram, par kritiskām minerālu vielām, tad atkal ir jābūt piesardzīgiem par to, lai tā nebūtu kaut kāda izgūšanas forma piespiedu kārtā.
ja mēs runājam par kobaltu, ko mēs gribam darīt, lai mēs varētu motivēt, attīstīties Kongo šo te akumulātoru ražošanu vairāk. Tad mēs te atkal varbūt vairāk runājam par to, ko mēs gribam. Mēs gribam šīs te vielas un izēju vielas, bet mēs daudz mazāk skaidrība ir par to, ko mēs esam gatavi dot. Un tas ir tas, kas ir ļoti, un tagad arī tas paliek aizvien skaidrāks, un tas arī tas, ko tās pasaka. Un tad iespējams pēdējais punkts ir tāds, ka tas viss mūs arī ved pie katastrofas. Tuvajos austrumos šajā sarunā ir mūsu uzticamība. Ja mums, ja mums vispār ir vēl kādas normas un principi, tad ir jābūt kaut kādam veidam, kā tomēr panākt saskaņotību savās darbībās. Un vispār, ziniet, es izmantošu arī šādu iespēju, ļaujiet man tad izmantot to iespēju, kāda šajā frontē ir attiecībā uz tuvo austrumu kāru. Un konfliktā starp Izraēlu un Hamas, es domāju, ka mums vajadzētu daudz vairāk Eiropas balsu, lai tiešām skaidri parādītu savu nostāju, lai mums būtu kaut minimāla iespēja, ka mūs kāds uzklausīs ar Āfriku sarunās un arī pārējo pasauli. Natālija, jūs pieminējāt tuvos austrumus un pavisam nesen iznāca raksts par to, kā ir skaidrs redzējums par kopīgiem politikas instrumentiem ES attiecībā uz Ukrainu, ko iespējams ES uzskatīja par apdraudējumu, bet jūs pieminējāt īpaši Āfrikā, īpaši pēc apvērsumiem Sāhels reģionu. ES ir vispār apjukusi, ko darīt, un tad jūs pieminējāt arī tuvos austrumus, ka bija arī vienprātība Eiropā, kā jūs sakāt, bet rūpīgi izstrādāta gadu desmitiem vai attīstīta nostāja, un tagad tā noārdījās līdz notika tuvo austrumu notikumi, un tagad ir jākonfrontē. Un tad ir jāskatās acīs tam, kas ir noticis 7. oktobrī, kad Hamas uzbrukumā Izraēlai nogalināja vairāk nekā 1000 cilvēku, un arī Izraēla šobrīd atbild bombardējot Gazas joslu. Protams, ES dalību valstīm ir atšķirīgas politikas, ārējās intereses, un iespējams tas ir patiešām vecs jautājums, bet vai ir kāda reāla iespēja, kā panākt to, lai Eiropas Savienība nestāvētu it kā uz vienas kājas dažāda veida jautājumos ārpolitikā, un vai vispār tas ir iespējams? Varbūt mums ir jāmaina tas, kādā veidā, kā Eiropas Savienība ir veidota. No vienas puses, jā. Mēs varam nonākt līdz sarunai par lēmumu pieņemšanu par Eiropas ārpolitiku. Un vai mums vajadzētu virzīties uz kvalificētu vairākumu balsojumu, un es absolūti tam piekrītu patiesībā, un man tiešām ļoti tas patīk. Bet tas, kas ir manus uzskatus vēl vairāk pastiprinājis, ir tas ne tuvie austrumi un ne Ukraina. Jo, saprotiet, tuvie austrumi, tur ir tāda šķelšanās, un šķelšanās gadījumā mēs esam redzējuši jau pietiekami ilgi, tieši tāpat kā Eiropas Savienības dalību valstis ir balsojušas ANO ģenerāla asamblējā, kur ES sadalījās 3 grupās. Ņemot vērā šo šķelšanos, tad kvalificētā vairākuma balsošana nebūtu iespējama vai nevarētu efektīvi risināt šādu problēmu, bet tas, ko tā ļoti ietekmētu gan un arī efektīvi pret to cīnītos, ir tas, ka būtu cita veida sadalīšanās, kādu mēs redzējām nevis tuvajos austrumos, bet Ukrainā. Tātad, ko darītu ar šo te kvalificēto vairākumu, lai novērstu vai kavētu Viktoru Orbānu? Tieši tāpat
sarunu sākšana ar Ukrainu pēc dažām nedēļām decembrī. Tad tā ir problēma, kas ir jārisina, un es patiesībā domāju, ka ņemot vērā, ka mēs esam šeit Rīgā, ja Rīgā notiek šī saruna, tad vajadzētu būt tā, ka Baltijas valstis, Austrumeiropa patiešām šīm valstīm ir jāpadomā par sava veida opozīciju, kas šajās valstīs ir bijusi pietiekami ilgu laiku par dažādiem jautājumiem un par kvalificētā vairākuma balsojumu un par to, kā šīs ir ļoti tuvas arī nacionālajām interesēm Austrumeiropā. Tad, kā es teicu, kad tik cik tuvie austrumi, daudzos gadījumos tā ir dziļāka problēma. Mums ir jāatgriežas pie kaut kādu risinājumu meklēšanas, bet es jau teicu, ka tieši tāpat Eiropas Savienība ir it kā panākusi vienprātību jau no 90. gadu beigām vai līdz 2000. gadu sākumam. Šis bija tāds cits periods Eiropas Savienībā, un tad, protams, notika. Pirms tam bija otrā intifāda un pakāpeniski beidzās tuvo austrumu miera process. Sākotnēji mēs izlikāmies, ka mēs vēlamies to atdzīvināt, bet tad mēs pārstājām izlikties, ka mēs to vispār vēlamies atdzīvināt. Un tad es domāju, ka tas iemesls, kāpēc mēs pārtraucām izlikties, ir tāds, ka līdz ar šo vienprātību, kas tika izbūvēta iekšēji, viņa sāka samazināties, un Izraēla pati it kā pacēlās un vispār sāk iet prom no divu valstu risinājuma, un ES dalību valstis, kuras tradicionāli ir nostājušās Izraēlas pusē, pakāpeniski arī kopā ar Izraēlu aizgāja tā kā virzienā, kad aizgāja no divu valstu risinājuma, bet vispār no tāds definīcijas. Es domāju, ka mums ir jāatgriežas pie risinājuma meklēšanas. Mēs nevaram turpināt izlikties, nevaram bāzt galvu smiltīs. Tā ir arī problēma, kas ir jārisina. Un šeit nav arī tas balsojuma jautājums, kas novērsīs to, bet gan tas ir vairāk tāds vēl eiropeisks, nogurdinošāks process, diskusija par to, kas ir nepieciešams tuvajiem austrumiem. Eiropas Savienība kā spēlētājs un Eiropas Savienības dalība valstis ar vienotu nostāju, kas varētu padarīt iespējams Eiropas Savienību ietekmīgāku, un arī jūs runājāt par jautājumiem, kas attiecas uz Āfriku. Ko mēs vēlamies no Āfrikas, bet mēs nezinām, kā tuvināties Āfrikai. Un tas, par ko arī Borel kungs runāja pagājušajā martā, pēc plašmēroga iebrukuma, runa bija par ģeopolitisko atmodu Eiropas Savienībā. Un tagad Alvaro runāja arī par Eiropas Savienības ģeopolitisko atmodu. Vai ir kas tāds šajā runā pagājušajā martā? Vēl tur bija runa par to, ka Eiropa kā spēks vai arī spēks, kurš var kaut ko ietekmēt. Un nav runa par tikai militāro pieeju, bet arī citādāku veidu skatījumu uz ārpolitiku. Kā jums šķiet, vai šī ģeopolitiskā atmoda vispār ir kaut kā piepildījusies pusotra gada laikā pēc tādas atziņas? Kā jau es teicu iepriekš, mēs pārējam uz noslēgtāku, konfliktējošāku pasauli, kurā ar mūsu pašu analīzi arī ir 3. Tad šobrīd kā ir pasaulē, pamatojoties uz notikumiem, kas balstās uz spēku, sadarbību, konkurenci, iespējām, bet pasaule bija balstīta uz efektivitāti, ekonomiku, noturību, drošību. Tā bija pasaule, kurā uzticēšanās pasaulē bija reāls progress, uz pasauli, kurā ir daudz lielāka neskaidrība par nākotni. Un tad, lai tomēr pārvarētu to, Eiropas Savienībai ir
tieši tāpat, kā jau ir teikuši augstie pārstāvi, kad ir tomēr jāmācās varas valoda ģeopolitiski, un tas ir grūti, jo Eiropas Savienībai ir konstitucionāls raksturs, ir risinājums sistēma, vienprātības ceļā, jūs runājat arī par kvalificētu vairākumu balsošanu, bet tā nav centralizēta lielvara, un mums ir unikālas savas priekšrocības, bet arī noteikti grūtības tajā, kā mēs darām lietas. Tas, ko mēs esam mēģinājuši virzīt, veicināt Spānijas prezidentūras laikā, es padomēju, ir ideja par strateģisku atvērtību vai autonomiju. Tātad mums ir jādiversificē mūsu attiecības ar piegādātājiem, bet tajā pašā laikā mums ir tas jādara sadarbībā ar trešajām pusēm, lai kopā mēs būtu strateģiskāki, vai arī mums būtu strateģiskāks veids, kā vispār rīkoties. Mēs varētu teikt, ka saglabājām vienotību Covid laikā, arī attiecībā uz Krievijas agresiju pret Ukrainu. Tas, kā mēs globālās finanšu krīzes laikā darījām lietas, tad jau bija šie nesenākie notikumi jau lika mums rīkoties citādāk. Un šajā ģeopolitiskajā veidā, kā mēs izmantojām Eiropas miera fondu, sankcijas pret Krieviju un tādā veidā, kā ES arī ir rīkojusies. Noteikti tas vēl un arī tagad būs garš ceļš, jo Eiropas Savienības DNS ir kā savstarpēja atkarība vai tādā de facto atkarība noteiktās jomās, un tā ideja pati par sevi ir laba. Tas ir tas veids, kā mēģināt izvairīties no konfliktiem, un tas, ko mēs redzam arī šodien. Pasaulē šīs savstarpējās atkarības tās varētu būt, tagad tās var izmantot arī jau ar ieročiem vai kā ieroci. Tātad nav viena, divas lietas, kas ir jāatrisina, bet gan tas ir garš ceļš, lai mūsu ģeopolitisko vienību arī panāktu. Bet mēs sākam ar pirmajiem aspektiem. Tas, ko mēs esam darījuši, mēs esam ziņojuši par to, kā Eiropas Savienība to varētu darīt. Ziņojums 2030. gadam visiem vadītājiem, valstu valdībām tika izsūtīts pirms un arī Eiropas politiskajai kopienai oktobrī un pirms Granadas fóruma, bet tas un tieši tā bija arī deklarācijas, kas tika publicētas pēc Granadas, un tas bija nepieciešams tam, lai mēs tur arī tiek izteikts to, ka ir pilnīgi skaidrs, ka Eiropas Savienības paplašināšanās ir strateģisks ieguldījums mierā, stabilitātē, drošībā, bet tajā pašā laikā mums ir jācenšas virzīties Eiropas Savienība reformu virzienā, lai Eiropa būtu piemērota 35 dalību valstīm iespējams nākotnē, un arī šeit tas ir garš ceļš, tāls ceļš, bet ir jāsāk ar to, mēs esam sākuši domāt jau arī par lēmumu pieņemšanu Eiropas Savienībā budžetu, politikas un institūciju veidošanas procesu jautājumos, un tam ir jābūt gataviem. Pasaule kļūst aizvien sarežģītāk, to es atkārtošos, tā nav tā pasaule, kurā Eiropas Savienība jūtās labi, ērti vai varētu rīkoties perfekti. Mums ir jāpielāgojas un jāiemācās un ir jācenšas panākt daudzpusējāku, atklātāku un uz noteikumiem balstītu kārtību, bet ja tas nav iespējams, tad Bet tas nav iespējams, ja es pati nesāku spēlēt arī pēc šiem noteikumiem, un tas lielā mērā ir saistīts ar globālajiem dienvidiem, mūsu dienvidu partneriem, ar kuriem mēs varētu sadarboties. Daudz no tiem atrodas dienvidos Spānijas gadījumā, un Spānijas prezidentūras laikā mēs esam centušies vairāk nodarboties arī ar Latīņu Ameriku,
Un ideja ir izveidot vēl vairāk institucionalizētas attiecības, arī rīkot tikšanās reiz 2 gados, arī ir digitālā alianse ar Latviju-Ameriku, un mums ir kritiska vai svarīga izejvielu vienošanās ar Čīli par enerģētiku, ar Argentīnu, un mēs arī Barcelonā organizējam Vidusjūras valstu savienību ar 27 ministriem, kas dodas uz Barcelonu, apspriest kopīgas problēmas abos vidusjūras krastos, tieši tāpat arī notikumus Gazā šobrīd. Un ja mēs klausāmies arī uz mana ministra vārdiem, vai ir diezgan skaidrs, ka ir stingrs nosodījums, Hamas nosodījums par notikumiem 7. oktobrī, bet ir jāpiemina arī to, ka ir jāievēro starptautiskā kārtība. Mēs centīsimies, ka ir jācenšas panākt miers, un tam ir jābūt ilglaicīgam, un noteikti nebūs militāra risinājums šim konfliktam, un ka iespējams, un arī Spānijas vēstījums ir bijis organizēt starptautisku konferenci mieram kā veidu ilgtermiņā censties stabilizēt reģionu. Tātad Eiropas Savienība ir jāmācās navigēt, orientēties pasaulē, ja mēs tā varam tā pateikt, vai tādā izmainītā pasaulē, vai tā jau ir bijis. Bet, Natālija, ja mēs runājam par mācīšanos orientēties dažādās arēnās, un ja mēs runājam par Āfriku, un jūs arī pieminējāt Ķīnu, kas jau gadiem ilgi ir bijusi aktīva Āfrikā, mēs runājam arī par vērtībām. Ķīnas pieeja šajā ziņā ir bijusi, tā teikt, bez saistībām attiecībā uz cilvēktiesībām un demokrātijas ziņā. Ir bijuši aizdevuma līgumi, esam dzirdējuši arī dažādus tādus stāstus, un Krievija ir mēģinājusi arī atstāt savu kaut kādu ietekmi nospiedumu Āfrikā, šķiet lielākoties militārā ceļā, jo īpaši pēdējos gados, un tagad iespējams ir nedaudz citādāk kopš Wagnera grupējuma daļējas nāves. Un šajā situācijā, šādā vidē, kur iedaras Eiropas Savienība, Āfrikas ainavā ar Ķīnu un Krieviju, vai Eiropas Savienība ir aktīva Āfrikā, vai tā tikai noskatās, kas notiek? Es domāju, ka mēs esam aktīvi Āfrikā tādā nozīmē, ka ir politika, ir klātbūtne, ir nauda. Es domāju, ka ir daudz lietas, kas ir tur. Bet, saprotiet, ir vērts pašam sev pajautāt, kas ir tas, kā nav un kas tur vēl varētu būt. Tātad jautājums ir par to, par mērķiem. Agrāk tieši tāpat pareizi, jā, jūs pieminējāt Ķīnas lomu, piemēram, es iepriekš pieminēju arī to faktu, vai mums vispār varbūt ir jāsamazina daži no mūsu mērķiem vai to tvērums. Un ja mēs domājam par Ķīnu, piemēram, Āfrikā, kur tā ir ļoti ietekmīgs spēlētājs, es domāju, ka ir vērts sev pajautāt, kāpēc mums šķiet, ka Ķīna ir ietekmīga. Vai Ķīna ir ietekmīga režīmu maiņas nozīmē? Savam tēlam nē, bet pēc būtības iespējams viņi pat to nemēģina. Tad mēs zināmā mērā novērtējam efektivitāti pēc tiem mērķiem, ko izvirzām paši sev. Un tāpēc iepriekš tas, ko es pieminēju arī par to, kā tas ir. Kā mēs varam samazināt, bet nenozīmē tātad pamest, bet samazināt tādā veidā, kas vēl būtu pamatots, tas, kas šajā vērtību ietvarā var tikt ielikts. Tad
ne demokrātijas veicināšana, bet varbūt tiesiskuma veicināšana un kāda veida noteikumi ir saistīti ar kādiem uz kādām konkrētām nozarēm attiecas. Tātad, vai mums ir jābūt vēl konkrētākiem? Tas ir tas elements, sajūta, par ko vajadzētu vairāk padomāt. Un tad jautājums vēl ir par kopējo redzējumu. Es domāju, ka nekur citur tas nav skaidrāk, kā tieši Sahels reģiona gadījumā, tāpēc mums ir vēlreiz, tātad ir šie te instrumenti. Jau pirms 8 gadiem es rakstīju augstā pārstāve globālās stratēģijas vārdā, ka mums ir integrēta pieeja konfliktiem un krīzes apstākļiem. Un lūk, bija Eiropas Savienība, kurai bija vīzija par drošību, attīstību, migrāciju un visu pārējo integrētā veidā. Un kad tad, vai kas būtu labāks piemērs, lai to izceltu un parādītu, kas mums būtu jādara, nekā tātad, vai arī mēs to darījām, ko mēs jau darījām. Tad tā bija tāda pieeja, un mēs to kā piemēru uzrādījām, bet, diemžēl, tagad tā pieeja ir aizslaucīta vai arī beigusies. Ja mēs runājam par apvērsumu epidēmiju reģionā, mēs vienkārši esam pasaulē, kurā vīzija mūsu pieejai, kāda tā ir bijusi, tā ir uzvarēta vai sakauta, pat jāsaka. Un nevaru pat to labāk pateikt. Un jā, protams, lietas notiek, bet problēma ir tajā, ka mums nav alternatīva redzējuma. Un līdz ar to mēs it kā slēpjamies un sakām, jā, mēs, piemēram, ECOWAS atbalstām, kas būtībā ir, ka mēs atbalstām savas vērtības un tie ir kā saukļi Āfrikas problēmu risinājumiem. Bet to atbalstot, tas tomēr piesaista to faktu, ka mēs nezinām, ko vēlamies paši. Tātad, kas ir tie elementi mērķiem, uz kuriem mēs ejam? Un tad diskusija ir jābūt atkal par vērtībām un līdzekļiem, un tās diskusijai pievienotai vērtībai ar konkrētiem īpašiem instrumentiem, kas neatiec varbūt konkrēti uz Āfriku vai tikai uz Āfriku, bet tur ir iesaistīts daudz naudas. Es jau arī nesaku, ka tās tur nav, bet es domāju, ka ir vērts papētīt to, cik daudz šīs naudas, un atcerēsimies arī to, ka tādi instrumenti kā Global Gateway tieši tāpat faktiski tika prezentēti 2021. gadā. Un tas bija jau pirms 2 gadiem. Cik daudz no šīs naudas ir iztērēts uz šo brīdi, un cik daudz no šīs naudas, kas ir iztērēta, ir kaut kādā veidā redzami attiecinām uz Eiropas Savienību. Es neesmu skatījusies skaitļos, bet varbūt kļūdos, bet es būšu ļoti pārsteigti, ja tie procenti būtu ļoti augsti. Es domāju, ka ir jāsaka liels paldies. Mūsu laiks šajā raidierakstā ir noslēdzies, kaut arī, protams, kā jūs arī atzīmējat vairākas problēmas, vai arī mēs, kuras es gribētu arī ar jums apspriest. Personīgi manas atziņas no šīs sarunas ir tādas, ka patiešām Eiropas Savienībai ir jāorientējas globālajā arēnā, kas veidojas par tādu, kāda tā šobrīd veidojas. Ir jābūt apziņai, ka ir jābūt pragmatiskākiem, bet nepazaudējot vērtības. Tieši tāpat ir arī šī cīņa par piedāvājumiem, kā teicāt, un ko darīt ar Eiropas Savienību, lai tā nestāvētu uz vienas kājas, tā teikt, iespējams pārāk bieži ārējās attiecībās un globālajā pieejā dažādiem jautājumiem. Un kā Eiropas Savienība attiecas pret saviem sabiedrotajiem un iespējams arī konkurentiem un pretiniekiem. Runājam konkrēti par Ķīnu, ASV, Krieviju, dažādiem citiem globālajiem spēlētājiem. Paldies jums liels, ka šodien veltījāt laiku Natālija Toči no ārpolitikas institūta Itālijā un Alvaro Imbernon kungs no Spānijas ārlietu ministrijas. Paldies jums!